Katrs jūg savādāk. Šādi mēdz dēvēt ļaudis, kas aizraujas ar šķietami bezjēdzīgām lietām. Krāj pudeļu korķus, mūzikas diskus, ķūnē automašīnas vai arī datorus. Ja lielākā daļa datoru lietotāju jaudīgāk datoru meklējumos ierodas veikalā, tad šie kungi ar lodāmura, skrūvgrieža, zināšanu un cita papildu aprīkojuma palīdzību datoru jaudu spēj dubultot. Parasti šo procesu salīdzina ar mašīnu tuningu. Vienkārši izsakoties, overclockings ir process, kurā procesors tiek darbināts tam nepiemērotos režīmos. Tas karst un tāpēc ir pamatīgi jādzisē. What the fuck, kas tie pa 103 grādiem? Nu, pašlaik. Nē, tur ir gļuks. Tas tak nav iespējams. Nē, viņš nokritīsies, tas ir gļuks. Tas ir vēl pie tam pie procesora. Nu, nevar būt 100 grādi pie procesora. Nu, viņš teikt nokritīsies. Jā. A tev ir rezerves dačiks kaut kāds? Nē, nav. Viņi vakar funkcionēja ļoti labi, ļoti kvalitatīvi. Precīzi bija precīzi informācija. Nobīda no BIOS kaut kādu 3 grādu vai 4. Viss kārtībā? Viss kārtībā, 4 grādi pēc Celsius. Tā. Davai, slēdz vienkārši. Konteineriem. Rūpnīcā ražotam datoram procesors ir uzbūvēts tā, ka tas nemaz nevar strādāt ātrāk, kā noteiktā takts frekvencē. To nodrošina speciāla aizsardzība. Noņemot šo aizsardzību ar lodāmuru un citu rīku palīdzību, iespējams pacelt procesoram pievadīto spriegumu un takts frekvenci. Taču tajā brīdī nabaga mikroshēma sāk pārkarst gluži kā nodzīts zirgs, un tā ir jādzesē. Nu, laižam. Tas tiek uzmut pats. Mēs darām aptuveni to pašu, ko dara cilvēki, nopērkot, teiksim, mašīnu, jā. Viņiem nepietiek ar to, cik viņi iet, jā. Viņiem vajag, lai viņi iet vēl ātrāk, jā, vai viņi gribētu, lai viņi, teiksim, tā būtu vēl spicāka. Nu, tad, lūk, mēs darām tieši to pašu, tikai, ar datoru šajā gadījumā. Principā tas ir samērā vienkārši. Patiesībā ir tā, ka reāli, jā, kā teikt, tas ir vienkārši hobijs. Nav nekāda īpaša augstāka mērķa tam, jā. Cilvēkiem patīk pirkt mašīnas, tūnēt, viņas tur likt naudu iekšā, patīk darīt trakas lietas. Ir cilvēkiem, kam patīk šādas trakas lietas darīt. Nav nekāda īpaša mērķa par to. Lai gan būtībā, kā teikt, kas zina, varbūt ar laiku varēs arī kaut ko pelnīt ar to. Mēs būsim ļoti bagāti. Virstaktētā datora jauda tiek mērīta ar dažādu programmu palīdzību, un iegūtie rezultāti, protams, publicēti internetā. Lai visa pasaule zina, ka 3 GHz Intel procesoru mēs esam piespieduši skriet ar 4,5 GHz takts frekvenci. Dažkārt pirmo vietu ieguvēji laimē iespaidīgas balvas, bet pasaules rekords nav tik vienkārši sasniedzams. Priekš salīdzinājumi internetā ir vairākas datubāzes, kur tiek apkopoti dažādi testu rezultāti. Tas ir 3D Mark mājaslapā. Ja? Tur tiek apkopoti rezultāti, labākie pasaules rezultāti no visiem 3D Mark sērijām. Ja? Tad vēl ir HV Bot saits, ja? Kur arī tiek apkopoti labākie rezultāti. Un, protams, ir arī vesela kaudze ražotāju fórumi ļoti daudz, kur tiek apkopoti tie labākie rezultāti, kur apmainās ar pieredzi, jā, kā tie rezultāti ir sasniegti. Jā. Kā teikt, visos tenīs fórumos un visos šinīs saitos ir tāda lieta, kā viņi arī katru mēnesi faktiski izsludina konkursus, jā, kad labākajiem 3 vai 4, jā, tur ir pat iespējams lidot vai ne augšā, vai ne, kā bija šis Ēvīgi izsludināja konkursu, ka bija iespējams lidot pat, uzlidot augšā pat lidmašīnas stratosfērā, viņi bezsvaru stāvokļi pabūt, jā. Tur balvas ir diezgan iespaidīgas, pirmajām vietām tur 1000 griežās balvas. Kopējā sistēmas dzesēšana notiek ar ļoti jaudīgiem ventilatoriem, kas, protams, rada lielu troksni. Bet ir kaut kas dzirdams, ka šitās deltas vispār tas strādā? Vispār ir dzirdams, ko mēs sakam, ir? Man bija doma te patās Hiltī aiziet aizņemties vienkārši austiņas tās, kas ir zāģētājiem. Tāds vienkārši, lai strādātu pie viņu, jo savādāk tas nav iespējams. Man bija sajūta tāda, ka man vienkārši automašīna ir iedarbināta istabā. Šis te ļauj dabūt daudz lielākas frekvences. Šis sausais ledus nekā ar jebkuru citu dzesēšanu. Jā. Protams, ir vēl ekstrēmāks dzesēšanas šķidrais slāpeklis, kas mums vēl ir 3 līmeņu kaskādes. Jā, 3. Respektīvi, mākslai ir vieta, ir kur izplesties. Būtībā jau arī tas gala rezultāts ir atkarīgs vairāk vai mazāk no tā, reāli arī cik tādā sistēmā tiek ieguldīts, jo veiksmi tas ir tikai visnotaļ tāds mazs faktors, kas visā tādā lietā ir, jā, kā teikt, un bez tādas, kā teikt, finansiālas ieguldīšanas nav iespējams, ja tāpat kā autosportā nav iespējams uzvarēt vienkārši, un nav iespējams sasniegt lielu rezultātu, ja neieguldot kaut kādu zinām daļu līdzekļus, ja,
Diemžēl, bet tā tas ir, jā, jo, kā Jānis teica, jūs varat darīt to ar jebkurām detaļām, bet, kā teikt, tas būs atbilstoši to detaļu līmenim. Dzesēšana var notikt ar sausā ledus palīdzību, kas ir saspiesta oļskābā gāze un kūst pie -80 grādiem. Ar šķidrā slāpekļa palīdzību procesors var tikt atdzesēts pat līdz -150 grādiem. Pieminētās kaskādes strādā kā vairāki ledusskapi, kas dzesēdam katru nākošo iegūst aizvien zemāku temperatūru. Taču nekad nevar zināt, kā šāda eksekūcija beigsies. Labi, ok. Jānis atbildē. Jāni, paņem acetonu, lūdzu. Viņam mums tūdās vajadzēs, ko tā liekas. Tā, mums ir īpašais acetona lējais. Sākumā mēs varbūt tās izdaram tā, mēs nodzēšam smosu. Prikolu pēc vienkārši. It kā jau pēc idejas viņam būtu jāiebūtojās, bet drošības pēc mēs to izdarīsim. Procesors nav nekāds akmens gabals un var arī vienkārši atteikties darboties. Šis konkrēta procesora temperatūras slieksnis bieži arī nosaka konkrētus rezultātus. Detaļas, kas tiek izmantotas datoru virstaktēšanā, maksā diezgan bārgu naudu. Parasti tie ir jaunākie videokaršu un mātes plašu risinājumi. Taču gadījumi, kad detaļas nodeg, nav nemaz tik reti. Ko? Labākā dzēšana, zemākas temperatūras, augstākas frekvences. Logiski. Stipri augstākas. Stipri augstākas. Datora atmiņa šajā sistēmā maksā līdz pat 10 reizes vairāk nekā parasti mājas datoros izmantojamā. Zem vara konteinera atrodas jaunākās paudzes Intel 4 kodola procesors. Pamatplati ir radīti speciāli overclockera vajadzībām ar iespēju mainīt visus, pat vissīkākos iestatījumus. Videokartes tās vienkārši ir pašas labākās. Turklāt tās šeit ir veselas 2. Ja jums, teiksim, veikalā pērkat rāmu, jums frekvences standarti ir 800, ja, tad šiem jau ir 1200, ja, un tā ir tikai ražotāja noteiktā frekvences. Tie nav ne tuvu, nav griezti, ja, tā teikt. Nu, šāda tipa atmiņām, ja, viņas katra tiek atlasīta. Tas ir viens no cēloņiem, kāpēc viņa maksā, jo katra mikroshēma, kas ir uz tās atmiņas plāksnes, ir rūpīgi pārbaudīta uz tiem augstajiem ātriem parametriem. Overclockings nav tikai dažu dienu darbs. Cilvēki nedēļām ilgi rokās pa internetu fórumiem, meklējot informāciju par īstajiem dzelžiem, dzesēšanas un sprieguma pacelšanas metodēm. Detaļas nevar nopirkt, kurā katrā stūra bodē, tās bieži jāpasūta no ārzemēm. Tad tās tiek modificētas. Piemēram, videokartēm tiek uzlikts tā sauktais volt mods, lai arī to procesoriem varētu pacelt spriegumu. Turklāt atkal nepieciešams ķirurga cienīgs aprīkojums un zināšanas. Tad tas viss tiek dienām un naktīm testēts, izmantojot standarta dzesēšanu, lai nebūtu jāķēpājas tajā brīdī, kad procesors jau sasaldēts -80 grādos. To mēs savas Latvijas vārdā tik neizdarīsim. Līdz 6 rītā ir sēdēts. Pēc tam, kad visas detaļas ir salasītas, izpētītas un modificētas, tikai tad tās tiek liktas zem lielajiem -grādiem un sākas mēģinājumi uzstādīt kādu jaunu rekordu. Nu, teiksim tā, tagad ir viss pasauli gājis uz priekšu nedaudz, un ar tā domāšana ir gājis ražotājiem uz priekšu. Ir sanācis, diemžēl tā, jo, ka procesoru ražotāji pilnīgi jau algo overclockerus, lai viņi veiktu testus priekš viņiem, lai viņu produkts tiktu prezentēts, kā teikt, ja, pēc iespējas labāk, jo tas ir principā tas, kas izšķir šo high-end procesoru tirdzniecības, kā teikt, apmērus un visu pārējo. Šī gadījumā šeit nekāda garantijas noteikuma nav pārkāpta. Ja. Pasaules līmeņa virstaktētāji bieži vien ir profesionāli inženieri, kas saņem atalgojumu par to, ka cenšas izspiest no procesoriem pilnīgi visu sulu. Pārējie arī latvieši dara to savu prieku pēc un riskē ar savu naudu. Latvieši ir bijuši topa saraksta 10. pasaulē. Virstaktēšana nav kārtslekšana, kur augstuma centimetri nāk klāt ilgākā laika posmā. Šajā sportā iespējams vakarā būt līderim, bet jau nākamajā rītā kāds šo rekordu būs pārspējis.